Tagad nedrīkst sasveicināties nevienu mums neļauj. Jā, es tev varu jau uzdot jautājumu. Kur mums bija jābūt šodien šīs svešu vīriešu gultas vietā? Wow, tas bija ļoti tāds raksturojums. Mums bija jābūt uz nepabeigtā tilta, bet starp citu, es vakar mēģināju atrast, kur īsti kāda ir adrese tam nepabeigtajam tiltam. Izrādās, ka tas ir uz Daugavgrīvas ielas, bet meklējot, es atradu vēl vienu nepabeigtu tiltu, kas ir pāri Apavai laikam. Man liekas, es esmu to Abavas tiltu redzējis, braucot garām, bet tajā, kas ir Rīgā, tu esi tur bijusi? Un kāpēc tu izvēlējies šo vietu? To tiltu? Tāpēc, ka man šķiet tā ļoti simpātiski, ka ir sabūvētas arī tādas nepraktiskas konstrukcijas, kas vairumam cilvēku raisa negatīvas emocijas dēļ valsts izšķērdētajiem līdzekļiem. Bet tomēr tā ir kļuvusi par iecienītu randiņu vietu. Tā ir vieta, kur cilvēki dodas. Es nezinu, tur dzert līdzpaņemto vīnu un bučoties. Un es nezinu, kaut kā arī tāda pretrunīga emociju un enerģijas vieta, kas man šķiet tādā ziņā interesanta. Jā, tā, ja padomā, tad es vakar beidzot noskatījos literatūru, ko es ilgi nevarēju saņemties noskatīties, jo es zinu, ka es tur arī būšu beigās. Vienkārši vajag īpašu karstāvokli, lai es tā kā klausītos savā balsī. Par to mēs iepriekš tieši runājām. Un tu arī bija izvēlējusies mājas jumtu un pamestu slimnīcu. Tā kā, jā, un tu arī tai sakarā stāstīja par tiem, citādajiem cilvēkiem vai atstumtajiem vai kaut kādā veidā, kas tev... Man vienkārši uzdeva jautājumu, kāpēc ka man dzēja laikam nav baigi romantiska, bet patiesībā tas 19. gadsimta romantisms ietver sevī arī interesi par nāvi un visādas, interesi par visu atstumto un nesaprasto un neparasto. Tā, bet tas jumts bija dēļ dzejoļa. Man pirmajā krājumā bija dzejolis par to, ka sagaidām jauno gadu uz pamestas mājas jumta. Tā bija patiesībā tā bija kaut kāda jūras skola. Es tur vēl savācos visādus kuģa žurnālus, ko es pēc tam atdevu Zanderei. Jā, viņiem bija Viņai vajadzēja kuģa žurnālus? Jā, bet tā ir pamesta jūras skola. Tā, kas ir dzejolī? Jā, okay. kur mēs gājām, kāpām augšā uz jumta, lai sagaidīt jauno gadu. Un mēs tur dzērām to čefīru. Jā. Kas īsti ir čefīrs? Jo es nezinu. Čefīrs ir ļoti stipra melnā tēja, ko it kā dzer cietumnieki, jo viņiem cietumā nav pieejams nekādas citas apreibinošas vielas. Bet īsnībā tā melnā tēja, tur nav nekādu narkotisku vielu pēc būtības. Viņa vienkārši ir stimulējoša, līdzīgi kā kofeīns, piemēram. Tur arī ir, man liekas, sastāvā, jā. Un tad cilvēki viņu it kā dzer, lai apreibinātos, un es kādu laiku ietusēju ar anonīmajiem narkomāniem, un es novēroju, ka viņi ļoti daudz dzer čefīru. Jā, bet tas ir vairāk tāds kā placebo efekts, jo nebija īsti efekta? Vai kā tu atceries to? Tas efekts tur kaut kāds ir, bet viņš ir īstenībā diezgan kaitīgs veselībai, jo tad ļoti, ļoti stipra melnā tēja, viņa vienkārši nav laba sirdī un tur asinsvadiem tādā, labas nav smārstas. Bet anonīmie narkomāni, tas ir tikai viņi apmeklēja šādu grupu, tādā ziņā anonīmie? Jā. Okay.
man šajā sakarā radās jautājums, tā kā tu pati teici, ka tu neraksti romantisku dzēju varbūt. Nē, es tieši rakstu romantisku. Tu tā kā saki, ka citi saka, ka tu neraksti, bet tev ir pierādījums, ka tu raksti. Jā. Ok. Labi. Bet kā tu... Es šeit varu pieminēt, ka es biju Lietuvā un es runāju ar dzejnieku, kurš arī tulkoja tavus dzejoļus no pirmā krājuma. Un tad mums bija tāda neliela diskusija, viņš arī bija lasījis Līves Martas Rozes krājumu nesen, kurš viņam ļoti patika, un viņš jūs salīdzināja un teica, ka varētu jūs tā kā likt vienā, salīdzināt un nosaukt to par tādu meitenes no ielas valodu, kas bija tā kā domāts, kad jūs rakstāt tā, kā runā, kas tad varbūt nav ļoti, poetizēti tādā tradicionālā nozīmē. Un es vienkārši domāju pajautāt tev, kā tu rakstīji, ka tu sāki rakstīt, un cik sen tas bija, un kāds ir tas ceļš varbūt tieši tavai valodai līdz šim brīdim? Jā, varbūt tā varētu teikt, bet tas ir, es domāju, ka arī saistīts ar to, ka vispār dzejas loma sabiedrībā mainās. Ir jau sen ir mainījusies, un varbūt dažkārt cilvēkiem ir grūtāk tikt līdz tām pārmaiņām, un tad viņi ļoti satraucas par to ielas valodu, kas tiek iesaistīta, bet man tas ir vairāk saistīts droši vien ar tādu patiesumu vai kaut kādu patiesās emocijas izjušanu un paušanu. Un es nezinu, vai tas ir ar nodomu ļoti. Bet es domāju, ka tas būtu ļoti dīvaini, ja es vai kāds cits ierobežotu sevi. Un nē, tagad to vārdu es nelietošu, jo tas ir tāds nesmuks, ja. Es rakstu, tāds kā izsītru. Tā ir tāda pašcenzūra, tā kā, un sevis ierobežošana un arī dzejas ierobežošana, jo māksla un dzeja jau ir par to patieso un par tādiem meklējumiem un arī tādu savu veidu pētīšanu. Tā kaut kādā ziņā arī dzeja ir zinātne no vienas puses, jo viņi tā kā meklē un pētī un mēģina izteikt neizsakāmo, mēģina kaut kā arī paplašināt tās valodas robežas, un kā mēs varam paplašināt valodas robežas, ja mēs vienkārši izvairamies no kaut kādiem noteiktiem vārdiem. Jā, bet līdz ar to man liekas, ka nav īsti pareizi ierobežot un teikt, ka jā, mēs tur esam raksta tādā ielas valodā vai vēl kaut kur. Ja mēs vienkārši rakstam valodā tās pilnībā. Tā kā neizsvītrojot neko ārā un necenzējot sevi un vienkārši tā kā vairāk cienot to realitātes substanci un valodu tā pakļaujot, nevis realitāti pakļaut valodai. Tur, man liekas, jā, tieši tā, ka mēs nevis ierobežojam, mēģinam kaut kā realitāti pārveidot un izskaistināt un padarīt mums tādu patīkamāku un sabiedrības vidusslānim pievilcīgāku, bet mēs vienkārši tveram to īstenību tādu, kāda tā ir. Tad nav tā, ka tu, teiksim, uzrakstīji dzejoli un tad domā, šis skan tā kā pārāk smuki, man vajag tur izsītrot kaut ko. Nē, tā arī nē. Okay. Tā arī nē, jā. Jo, es nezinu, es tieši pašķirstīju pati savu to krājumu vakardien. Foršs krājums. Jā, ir foršs. Nē. Man bija patiesībā ļoti grūti laist klajā šo otro krājumu, jo es biju ļoti paškritiska un tā, bet tur ir dzejoļi, kur pilnīgi skaidrs, ka nav vajadzības pēc nekādām, ir ļoti skaisti, ļoti tiešām
skaistā valodā uzrakstīti dzejoļi. Nu, protams, ka tas nav pašmērķis. Man liekas, tas ir arī to, ko mēs šajā mūsu 13. strāvā, par ko mēs runājam, nu, ka tas nav nekādā veidā pašmērķis tās rūpības, bet ko gan man gribētos piebilst, ir, ka mūsu ielu valoda tiešām ir ļoti neattīstīta, un tas ir saistīts arī ar literāro valodu. Ar to, ka literatūra un daļliteratūra ļoti ilgu laiku ir pilnībā ignorējusi to saucamo zemo slāni un tās rupjības. Un līdz ar to mums nav īsti, mēs nevaram tās sulīgi kārtīgi nolamāties normāli. Nu, latviešu valodā tas bieži vien skan kaut kā dīvaini vai kaut kā samāksloti vai pat vai pārāk. Man citreiz ir tā sajūta, ka ja es latviski nolamājos, tas ir tā pārāk rupji. Nu, ka tas fuj pretīgi, bet krievu vai angļu valodā tas tā normāli. Tā kā, ka tā. Kāds, tavuprāt, ir šausmīgākais latviešu lamvārds? To, ja tu dzirdi, tad tā kā ļoti nepatīkami. Man galvā savs arī. Man vienmēr ir licies dīvains vārds pimpis. Man tas kaut kā, tas kā viņš skan vispār un tie P un viss tas kā, bet īstenībā tas ir normāls vārds. Tā kā, kā vajag arī tādu vārdu. Man vienmēr ir licies, ka tie P vārdi skan tā ļoti, piemēram, pampers, arī pimpis, kur, ja līdz ko ir 2 P, tas vārds skan tā, jā, dīvaini, jā. Tā vienkārši kaut kā tīzli. Jā, man liekas, ka man tāds, kas uzreiz ienāca prātā, kad es iedomājos uzdot to jautājumu, bija kuņa. Man tas liekas tā kā super, kas it kā, angliski bitch, tik ļoti tā pierast liekas. Bet par valodu es tieši es arī vakar palasīju to krājumu vēlreiz. Es arī pieskaņojos vienam no taviem dzējoļiem šodien. Bet es arī pierakstīju, jo es pamanīju, tavos dzējoļos ir arī vārdi, kurus es nezinu, kas man tā ir arī diezgan reti patiesībā. Un es pierakstīju, tā kā es domāju, es tev pajautāšu, kas ir lēkšis? Kādā kontekstā? Tu vari padomāt, un otra vieta bija, tev bija dzējolī pārvērst ragēnā žūnā. Jā, par to žūnu es arī tēzaurēju, un es domāju, no kurienes es to... Tas ir izdomāts vārds. Ok. Bet viņš tur ļoti labi dar. Es esmu pārliecināts, ka tas ir vārds, un es saprotu, ko tas nozīmē. Jā. Labi, es nemeklēšu tagad, bet man likās forši tas, ka tur ir vārdi. Jā, kā tu saki, varbūt izdomāts, bet kurš pilnībā nodod sajūtu. Tas, protams, ir viens no dzejnieku uzdevumiem rūpēties par valodu un domāt par šiem valodas jautājumiem un arī radīt jaunus vārdus, jā. Jo es joprojām saskaros, es domāju, mēs visi diezgan daudz lietojam angļu valodu savā ikdienā. Un ir ļoti, ļoti daudz terminu, vārdu, jēdzienu, kam vienkārši nav latviešu valodā. Īsti tu nevari to izteikt. Tas nozīmē, ka mums ir kaut kādā veidā jādomā, kā izteikt ļoti daudzas lietas, jaunas lietas, kas parādās. Es varu aizmirst, bet man ir arī līdzi Rundāls burciņa. Šajā burciņā ir anonīmi jautājumi no latviešu dzejniekiem un literātiem. Un tad man bija doma, ka mēs tā kā varētu runāt, kā mums tīk, bet ik pa brīdim varbūt kaut ko var izvilkt. Tur nav arī tikai super nopietni jautājumi, bet tur ir arī nopietni jautājumi. Kam par godu tu uzceltu pieminekli, ja nebūtu nekādu finansiālu vai birokrātisku ierobežojumu, un obligāti būtu jāatcer piemineklis?
Vispār to obligāti būtu jāceļ pierakstījies, jo man likās, ka tu teiksi, ka tu nevienam neceltu. Jā, tas ir labs jautājums, jo, protams, tas ķēnija kults un personība kults mūsdienās jau vairs nav aktuāls. Bet tas nenozīmē, ka cilvēki to neturpina darīt. Tāpat tās jau kādā apziņā tas turpina dzīvot, šis idejas. Sapcīt arī nāk no romantisma. Un, ja man būtu obligāti jāceļ piemineklis, tad tas būtu kaut kādā rozā krāsā. Viņš būtu diezgan ironisks, domāts, gan jau bikša varētu uzprojektēt. Bet kam? Jā, tas ir krūts jautājums. Varbūt neobligāti personai, bet nezinu. Es varētu vienkārši visiem parādīt lielu fuck you un uztaisīt pieminekli sev. Vajag tādā kaut kādā... Jā, kaut kādu rozā, jā, silikona. Tā kā vibratoru kaut kādu materiālu. Viņš varētu būt liels, viņš varētu saukties Bloma un draugi. Un tas varētu būt tāda, tad tur būtu, nebūtu vispār draugu. Tieši tāda liela gumijas bloma ar kaut kādiem tur. Bet man tajā laikā jau būtu jābūt ļoti bagātai. Es varētu būt mega bagāta vienkārši tajā laikā. Es varētu uzcelt kaut kādu slimnīcu. Vai bāriņu namu tur kaut kādu. Es iedomājos, tas nebūtu piemineklis, bet to, kur tā kā pūš gaisu. Labi. Tas bija grūts jautājums. Tas bija grūts jautājums. Jā, bet uzcelt pieminekli sev. Kam tu citam? Viens jau par mani nerūpēsies, cits kā es pati. Kad iznāks tavs romāns? Nākamgad, cerams, gada sākumā. Tātad visi, kas debitē prozā, be aware. Kādā ziņā? Jo viņiem jākonkurē ar tevi Laligabā. Ko debija? Nē, debija ir viss kopā. Jā, viss kopā. Ja es jau vairs nebūtu debijā, es būtu prozā. Teiksim, ja tev ir dzējā debija, tad nav pēc tam, kad tu prozā debitē, jo tur ies tā kā debitants, vai to nenošķir? Tad to nenošķir. Tas vienreiz debitē vai nu dzējā, vai prozā, un viss. Jā, tā kā, nezinu, droši vien konkurēšu ar Svenu Kuzminu. Bet arī jautājums, vai manu romānu uztvers kā nopietnu prozas darbu, jo tas būs young adult. Un tāds pa daļai tāds eksperimentāls hibrīd romāns, kaut kas starp grafika novelu un jā, un vienkārši romānu. Tā kā to vēl pagaidām, nezinu, kas notiks, bet katrā ziņā tas būs diezgan krūts notikums priekš manis. Jā, es ļoti gatavojos tam un arī ļoti satraucos, jo ļoti svarīgi atrast īsto mākslinieku. Un tas romāns būs zinātniskā fantastika, bet arī uz robežas. Es nenosauktu to par žanra romānu. Tāpat arī to grūti varbūt būtu nosaukt pilnībā par young adult romānu, jo viņš tā kā arī uz robežas. Es domāju, ka tas būs interesanti gan pieaugušiem, gan jaunākiem cilvēkiem. Tur ir it kā iesaistīti pusauģi, 16-gadīgi, bet tagad redzēs iespējams, ka es viņus padarīšu mazliet vecākus. Bet, Kā tu nonāci pie tā, ka tas būs daļai grafiskais romāns? Tu lasīji arī ārzemju tādu literatūru varbūt, jo mums jau baigi nav nemaz, man šķiet, grafisko romānu. Ja es saprotu, ko tu domā. Jā, tas ir viens no iemesliem, ka mums īsti nav
tādas literatūras, un ka varbūt prasītos. Otrs iemesls, protams, ka arī nav īsti jauniešu literatūras, ko arī tā kā gribētos, ka būtu. Un trešais iemesls droši vien ir liels un mazs, kuriem ir ļoti laba pieredze un tieši sadarbībā ar māksliniekiem, un kuri arī parasti sadarbojas ar māksliniekiem, un tad attiecīgi liekas, ka to varētu tiešām izdarīt ļoti kvalitatīvi un skaisti. Un, jā, tāpēc. Bet faktiski man arī nebūtu iebildumi izdot to romānu arī bez ilustrācijām. Jā. Bet kaut kā man tomēr vienmēr gribas izdarīt vairāk un tiekties uz kaut ko vairāk un varbūt tad arī sasniegt vairāk. Un man arī patīk eksperimentēt un patīk darīt kaut ko jaunu vai kaut ko tādu, kas netiek bieži darīts. Un tad līdz ar to, protams, vienkāršāk būtu vienkārši izdot to romānu un miers viņu varētu tagad iesniegt konkursā un vienkārši laist ārā. Bet tomēr gribas izdarīt to darbu vairāk. Un dažkārt es īstenībā iegriežu sev kājā ar to, ka man gribas kaut kā vairāk to. Un tad es mokos, bet... Kādā ziņā tu iegriezi? Tāpēc, ka tur uzreiz ir sadarbības, tur ir iesaistīti vairāki cilvēki un attiecīgi tie cilvēki ir ar savu kaut ko, ar savu redzējumu, un tad tur sākas šīs te diskusijas un es parasti esmu diezgan kontrolfrīkīga. Tas man gribās pa savam, bet tas manējais varbūt mums nav tas īsti pareizais. Bet no otras puses tev ir pieredze, strādājot ar cilvēkiem, tomēr strāva un visu, un projekti dažādi un tā. Bet ar savu darbu noteikti ir citādāk. Jā, tur ir tā lieta, ka tiešām, tad, kad strādāju ar savu grāmatu, tad ir tas daudz savādāk. Tu to uztver daudz personīgāk. Kā tu vispār nonāci līdz romānam? Vai tas jau tev sen bija kaut kur iekšā, ka tu rakstīsi romānus? Jā, man vienmēr ir gribējies uzrakstīt romānu, jā, tiešām. Un es esmu to kaut kādas dažas reizes mēģinājusi darīt, bet šoreiz tas notika pilnīgi tā kā pats no sevis. Es domāju, ka katalizators bija tā pandēmija. Un tajā laikā ļoti daudz bija šo dažādo tādu tā kā sazvērstības teoriju, un tur tāda zinātniskā fantastika bija, kam cilvēki reāli ticēja. Un, jā, viss šīs lietas, plusot tas stress, tā kā, arī, protams, tas stress, ka pasaule mainās, ka notiek kaut kāda, bezmazliet, ka mēs dzīvojam kaut kādā tādā distopiskā romānā, un kaut kā pilnīgi, drīzāk, lai atslēgtos un izbēgtu no tās realitātes, man liekas, ka es sāku rakstīt to tekstu. Un tas bija drīzāk tāds tiešām, veids, kā es paslēpos tajā savā mazajā pasaulītē. Man bija tik interesanti. Jā. Ļoti daudzi dzejnieki ir sākuši ar dzejas krājumiem, pēc tam viņi raksta romānus. Es esmu novērojis tādu. Vai tev šķiet, ka lai tu būtu labs prozaiķis, tev ir jāraksta dzeja? Tādā ziņā, lai būtu labs prozaiķis, jāraksta dzeja? Nē. Man liekas, ka prozaiķi un dzejnieki patiesībā ir diezgan atšķirīgi pēc savas dabas cilvēki. Arī tie dzejnieki, kas raksta prózu, viņu tekstos ir ļoti daudz lirikas, ļoti daudz tāds, dzejas tomēr. Bet ir tādi īsteni prozaici, kas ir tiešām tikai par lietu raksta un ļoti koncentrējas uz to tā kā formu un to tehniku un formu un tā. Es domāju, ka vajag gan tādus. Man šķiet, ka viens no iemesliem, kādēļ latvieši maz lasa tieši latviešu valodā uzrakstīta oriģināla literatūra, ir tas, ka tā ir varbūt netik prozaiska. Tādā ziņā, ka tur ir daudz dzejas. Un, lai dzeju uztver, tad nepieciešams tāds mazliet citādāks tas prāta stāvoklis. Jā, es jūtu, ko tu domā.
Es gribu vienkārši dzirdēt atbildes arī uz šiem jautājumiem. Top 3 dzēnieki, kas tev riebjas? Tas nav mans jautājums. Tu taču zini, ka es nevaru to teikt kameras priekšā. Es teiktu, ka agrāk, pirms kādiem gadiem, 2, man bija vairāk, man varētu būt tāds tops. Jo man bija tādi ienaidnieki un cilvēki, ar kuriem es nesveicināju. Vai kur ar mani nesveicinājās, un tad mēs tur bīfojām mazliet. Bet tagad man īsti tādu laikam tiešām patiesi nav. Es, protams, arī neteiktu. Nē, bet tiešām, jo kaut kā es, man liekas, vienkārši esmu iemācījusies gan pati cienīt ļoti, ļoti dažādus cilvēkus un dažādas virzienus, gan arī es varbūt pati esmu kļuvusi par tādu mazliet jaukāku cilvēku. Un es agrāk es biju varbūt tāda asāka bieži vien, un es ļoti bieži teicu to, ko es domāju, un ja man bija kaut kāda emocija, tas vienkārši paudu ārā, un cilvēki zināja, ja, ka tā ir, bet tagad es, protams, 3 reizes padomāju, pirms kaut ko saku vai daru tādu, kas varētu aizskart otru cilvēku. Es vienkārši zinu, ka tas ir ļoti nepatīkami, un man šķiet, ka mums tomēr visiem ir jāpadara tā vide, kurā mēs dzīvojam, pēc iespējas dzīvojamāka. Jo tā jau ir grūti. Tā ir grūti tiešām. Tiešām tā jau ir grūti. Ir visādas problēmas, finansiāls, emocionāls, visi cīnās, visi ņemās un nav jēgas vēl strīdēties. Labi izgāju no situācijas. Okay, labi, tad viens virs tāds lielais jautājums. Es arī esmu sagriezusi lielākas, tur, kur ir maz. Kāda ir tava ideja ģenerēšanas filozofija? Vai tu skaties uz to, kas ir, un domā, kā trūkst? Vai drīzāk vienkārši sajūti sevī, kas prasās? Abi sanāk līdzīgi, bet man iekšējais process interesē. Viens tāds intelektuāls, otrs emocionāls. Vai varbūt vēl citi varianti? Jā, man liekas, šis labi saskan arī ar to prózu un dzeju, par ko mēs runājam. Varbūt tur arī kaut kas atšķirīgs ir. Ideju ģenerēšana. Ja godīgi, es nezinu, vai es to esmu darījusi tā kā ar nolūku, ka lūk, tagad es apsēdīšos un ģenerēšu ideju. Jo man liekas, ka tas tā nenotiek. Viņš rodās laika gaitā un rakstot tā kā tajā procesā. Bet arī te ir nepieciešams, un arī, lai rakstītu dzeju, ir nepieciešams tas īpašais kaut kāds prāta stāvoklis, un bieži vien pamatdarbs, piemēram, es nodarbojos ar projektu vadīšanu. Tā projektu vadīšana man izsit no sliedēm, un es nevaru vispār pat koncentrēties vai domāt par kaut kādu dzejas rakstīšanu. Man ir nepieciešams pilnībā no tā kā attiet, iztīrīt to savu mentālo telpu, lai tur būtu brīvs. Un tad, varētu teikt, ka tā ir tā metode vai tehnika, ka tu iztīri savu to prātu, vai nu tu aizbrauc uz mežu, bet tas vienalga prasīs vairākas dienas. Nevar vienkārši 2 stundas pastaigāties un tagad viss notiek. Nē, tas prasīs vairākas dienas, kamēr tu izēj ārā no visas tās trokšņa, kas tev ir iekšā, un tad tu kaut kā jau pacelies tajā līmenī, kad tu spēj kaut ko radīt. Bet, protams, realitātē ir ļoti grūti atrast laiku tam, un tad nākamais, otrais veids, ko es droši vien izmantoju daudz biežāk, ir hauss. Vienkārši tāds, vienkārši kaut kādā brīdī tu ej, notiek tā jebkas, un vienkārši rodas ideja un viss. Jā, bet tu teici, ka viens veids ir iztukšot galvu, bet tam ir vajadzīgs laiks, un otrs veids, kas ir reālāks, ir prokrastinējot kaut ko rakstīt, kas pats iešaujas negaidīti.
Bet diezgan tipiski, starp citu, tipiska lieta, ka dzejniekiem bieži vien pēc grāmatas iznākšanas viņi nevar parakstīt kādu laiku. Tu tā bija pēc pirmās? Es tagad vairs tik precīzi neatceros, bet zinu, ka pēc otrās, jā, man tagad tā ir. Man nav neviens dzējols uzrakstīts, lai gan ir bijušas vairākas idejas. Neviena nav pierakstīta. Un Svēdras burkšs. Bet, tu raksti romānu. Bet jā, es rakstu romānu. Starp citu, jā, tur arī aiziet visi man radošie resursi. Tad romānam un dzējai tos resursus tu ņem no tās pašas vietas. Jā. Jā. Vai tu, tā kā tev ir sižeta plāns, un tad vai tas ir kaut kādā vairāk plūsmā, vai tu negribi atklāt savus? Parasti tā vispār zinām lieta, ka rakstot romānu ir jābūt beigām zināmām. Ja ir zināmas beigas, tad principā, tu vienkārši raksti uz priekšu. Jo bieži vien cilvēkiem ir problēma tā kā pabeigt to savu rakstu darbu, jo viņi īsti nezin, kas beigās tur notiek, vai arī tās beigas vienkārši kaut kā izplēna vai nav tik. Bet beigas ir ļoti svarīgas. Šis ir ļoti interesanti, jo es lasīju Laura Gundera to dramatikas grāmatu, un viņš savukārt, tas gan bija, protams, par lugām, bet, es domāju, es tā to lasot arī domāju par prózu, un viņam bija tas, ka, kad ja tu esi uzbūvējis visu pamatā pareizi ar varoņiem un to sākumu, tad beigas viņas dabīgi izveidojas. Tev vispār nav jāzina beigas. Kas man liekas tā kā super tā interesanti. Jo... Bet ir grūtāk pabeigt to rakstu darbu, ja tu nezini, kas vismaz man, es zināju beigas uzreiz. Tā kā, ne uzreiz, bet, ja godīgi, es tagad neesmu 100% pārliecināta, ka tās ir labas beigas. Bet, es zinu, kas beigās notiek, jā. Un tad tas man palīdz arī rakstīt tālāk, jo es zinu, līdz kam man ir jānonāk. Jo ir tā, ka gadās citreiz aizplūst no, kā tu saki, tomēr kaut kāda struktūra ir vajadzīga, vismaz man ir vajadzīga struktūra, jo sadāk es aizpeldu un aizplūstu kaut kādos bezjēdzīgās romānu nodaļās, kas vispār nekam nekalpo. Viņam nav tur vietas īstenībā. Tas varbūt kaut ko atklāja par raksturiem, par varoņiem, bet reāli tas neko nedod tam romānu struktūrai. Nevirs darbība, tieši tā. Ok, labs tips rakstniekiem. Kāds man to teica, man liekas, vai tikai tas nebija tajā pašā prózas meistardarbnīcā, vai tikai jau Melgala to noteikusi. Jā, es pat to neizdomāju. Kā pietrūkst latviešu dzējā? Tu ienīši šito burciņu. Cilvēki ir centušies tiešām. Kaut kā visi nenopietnē jautājumi ir, bet šis arī varbūt nenopietni. Kā pietrūkst latviešu dzējā? Konceptuālismu vēl vairāk. Tas nav Preļu konceptuālistiem, nav savas grāmatas latviešu valodā. Tas ir kaut kas tāds reāli pietrūkst, ko mums jādara pašiem. Vairāk tādas konceptuālas domāšanas, starp citu. Man liekas, mēs tiešām joprojām esam ļoti romantiski un aizkavējušies mazliet tajos senajos laikos. Bet mūsdienu dzējai ir cita funkcija. Tur jāsaprot pašam. Bet tā taču ir latviešu būtība, dainas, poēze un, nezinu. Kā mana mamma saka, tā nav nekāda dzēja, ko jūs tur rakst. Bet tā ir, jā, tas jau ir bieži dzirdēts. Kāda ir mūsdienu dzējas funkcija? Par to būtu vairāk jārunā, man liekas. Bet es uzskatu, ka tas ir attainot savu laiku. Tā kā runāt uz sava laika cilvēkiem. Tajā valodā, kas ir arī uztveramā. Respektīvi, lai cilvēki varētu identificēties ar to dzēju. Ja tā dzēja ir atrauta no realitātes, man liekas, ka dzējas funkcija visos laikos ir ieraudzīt, mēģināt izteikt to nepasakāmo un runāt tādā dvēseles valodā, tādā tā kā garīgajā līmenī. Arī mūsdienās joprojām, bet mūsdienu cilvēkiem.
Bet vai nav tā, ka mūsdienu cilvēkiem dzēja kā žanrs nav tā kā, kad viņi labprātāk video spēles spēlētu un skatītos filmas, un tas viņus uzrunā, nevis literatūra, jo tā kā pats tas lasīšanas process, kas ir diezgan lēns, salīdzinoši un tā kā garlaicīgs, teiksim, viņš ir tā kā tādā ziņā nemūsdienīgs. Nu jā, un līdz ar to ir nepieciešams runāt par šo dzējas funkciju. Jā, jo vizuālā kultūra dominē šobrīd, un kāpēc tam cilvēkam būtu, ko viņam tā dzēja tieši dod, un dzēja ir, manuprāt, ārkārtīgi svarīga lieta. Tāpat kā, jo mēs dzīvojam sekulārā sabiedrībā, mums nav tās dimensijas īsti. Un tas ir, mēs līdz ar to degradējamies kā cilvēki. Ja mums nav garīgās dimensijas, tā kā īsti, mums nav ticības, mums nav kaut kādu domu par to, kas tad notiek pēc tās nāves un tā, mēs esam mirstīgas būtnes. Mums ir jābūt kaut kādai veidam, kā tad mēs dzīvojam, kā mēs gatavojamies tai nāvei un tādā garā, kam mēs gatavojamies pēc tās nāves. Un ja nav īsti šo priekšstatu, tad būtībā mēs esam mašīnas, kas vienkārši pilda savu darbu, tur pelna savu ēdienu, lai varētu paēst, lai varētu samaksāt par dzīvokli un tur savus kredītus un tādā garā. Bet kā tad tā, atkal tas banālais jautājums par to jēgu, bet kur tad ir tas mūsu kvalitāte, kā būtnēm zūd? Jo, kas cilvēku raksturo, ir tā garīgā tomēr dimensija, ka mums ir kaut kāda priekšstata. Mēs pirmkārt apzināmies, ka mēs mirsim. Mums ir šī spēja to apzināties, kas nav nevienam. Mēs nezinām, varbūt dzīvniekiem ir, mēs viņus varbūt nesaprotam vēl pagaidām. Bet šobrīd, atbilstoši mūsu zināšanām, šķiet, ka mēs esam vienīgie, kam ir šī apziņa. Un tad attiecīgi, kaut kādā ziņā dzēja pilda šo garīgā līmeņa, tā var nosaukt funkciju, vai vismaz virza cilvēkus padomāt par lietām vairāk nekā tikai vienkārši ēst, dzert, gulēt, drāsties un ražot bērnus un pēc tam vienkārši nomirt. Un, mēs neesam mašīnas. Jā. Es lasīju, tas jau bija sen, bet tādu tas bija, man liekas, angļu filosofs Alans Kērbijs. Viņam bija grāmata par digimodernismu. Un es tur mazliet palasīju, un viņš tā kā rakstīja par to, ka mēs dzīvojam tādā laikā, kad viss, kas mūs var interesēt, un arī tas, ka mēs, teiksim, taipojam, nevis rakstām, un tas doma process, un viss ir balstīts uz to, ka māksla cilvēki interesēs tikai, ja viņa tu vari tajā iesaistīties, ko es arī pamanu tavos dzējoļos, ka tev ir, piemēram, aptauju tas formāts, un tā kā, ka tu it kā to lasītāju gandrīz vai fiziski aicini iesaistīties un arī iesūtīt tur atbildes uz tavu e-pastu, un tādā ziņā tas liekas, ka tu runā ļoti laikmetīgā un mūsdienīgā valodā un atbalsojas tas, ka tev tas ir svarīgi. Es domāju, ka jā, un ceļš arī tagad ir šīs diskusijas par mākslīgo intelektu, kuram taču principā būtu nevis jāraksta dzējoļi un jātaisa tipa māksla, bet kuram būtu tad jādod cilvēkiem iespēju nodarboties vairāk ar mākslu un radošu un to garīgo sfēru. Kas tiešām tā arī ir, ka līdz ar to ir šī cilvēka spēja tomēr radīt, ir tātad jāuzskata par vērtību un jānovērtē arī pašiem vairāk, es pilnībā priecājos, ja mana dzēja kādu uzrunā un arī rada interesi par radošām lietām. Vai tev kāds atsūtīja kaut ko? Jā. Patīk, ka tu izvairies no tā liela. Čipsi vai šokolāde? Man ļoti garšo tumšā šokolāde. Viņa arī ir skaitās veselīga. Es vakaros, man ir savs tāds rituāls, kad es ceru tā kā melno šokolādi. Viņa tik rūgta un tāda.
tu kausēji īstu no tāfelītes šokolādi? Nē, man ir pulverītis tāds. Es viņu pienā tā kā ieblenderēju un tad izdzeru tādu karsto šokolādi. Un sakārojās. Zinu, ko es tev dāvināšu. Labi, varam vēl vienu. Labi, jāņem tas lielais. Tas reizes burciņi tukšāk. Ak, tu dieniņās. Es vienkārši intervijai Kultūras dienai 2020. gadā tu teici, ka tava autoras misijas apziņa ir pateikt kaut ko patiesu par pasauli, kurā mēs dzīvojam, par savu realitāti. Laikam nekas daudz nav mainījies, jā. Dzeja, ar ko tu nodarbojies, protams, ir viens no patiesības izpaušanas veidiem un iespējams arī līdzeklis, kā tiekties uz kādu absolūto patiesību. Bet uz patiesību taču var tiekties arī citādi, piemēram, vizuālajās mākslās, filosofijā, zinātnē, mūzikā, kaut vai anekdošu rakstīšanā. To ņemot vērā, kurš tavuprāt ir seksīgākais humorists Latvijā. Es pat zinu, kas ir autors šim jautājumam. Tas ir, Valters Liberts. Sveicīnie. Seksīgāk humorists. Tagad tā bija atbildes jautājumu? Vai? Nē, es vienkārši zinu, kurš ir autors šim jautājumam. Kurš, tavuprāt, ir seksīgākais humorists Latvijā? Humorists vīriešu dzimtē. Nav jau daudz pagaidu humoristu. Nu, kas tas ir stand-up mākslinieki vai... Starp citu, jā, anekdots arī ir tāds žanrs, kas ir ļoti panīcis. Man liekas, tur laikam, es pat nezinu, kaut kādos laikrakstos iespējams ir tāda diezgan cringe anekdošu sadaļa. Tajā ir, kurš iznāk katru nedēļu, viņam ir beigās anekdotas. Bet vai tad to neaizstāja mīmi? Jā, to aizstāja internets, man liekas. Un arī visi tie rīli un tādas lietas. Bet tā kā viņš tur iepriekš rakstīja par zinātni, filozofiju, mūziku, tu esi spēlējusi kādu instrumentu? Jā, es esmu spēlējis flautu. Nopietni? Jā, jo klavieres arī, starp citu. Tas bija bērnībā. Dzīvoju pie vecmāmiņas un viņa man mācīja spēlēt arī klavieres. Jā. Bet man bija ļoti grūti iemācīties kaut kādus gatavus skaņdarbus, jo bija tā tendence arī visu laiku kaut ko savu tur taisīt. Rakstīt savus skaņdarbus. Tā kā. Nu jā, pēc tam es izdomāju, ka es gribu tomēr iet uz to mūzikas skolu, bet es pat arī tur aizgāju un pieteicos. Man nebija tāda vecāka, kas tur baigi rūpētos par manām izglītības iespējām. Jā, un tad, kad es aizgāju, tad, protams, tur jau bija viss par vēlu un atlika tur tikai flauta vai ģitāra. Man ir tāds dzejols, jā, par to. Flauta un ģitāra skaitās tā kā, vieglākie instrumenti. Es nezinu, kāpēc, jā, bet man vienkārši citus neļāva izvēlēties. Tikai tas vai tas. Un es nezinu, kāpēc izvēlējos flautu. Pēc tam es to nožēloju un es gribēju mācīties ģitāru. Tad es atceros, man kaut kādu vecu ģitāru uzdāvināja, un es pat arī reāli mācījos. Bet mūzika īsti laikam nav bijusi līdz galam mans. Jā. Bet es priecājos, ka ka man ir kaut kādas pamatlietas, pamatzināšanas, kaut kāda tā pamatdzirde, ka es spēju saklausīt to mūziku un tās notis atpazīt, citreiz pat tā kā, kaut kā. Es uzskatu, ka bērniem ir jāiet mūzikas skolā un ir jāapgūst kaut kādu solfeģo pamati, un tas ir svarīgi arī viņu izglītībai. Man ir jautājums, ko es gribu tev uzdot. Kurā brīdī tu tā kā apzinājies, ka tu esi dzejniece? Vai tas brīdis ir pienācis? Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Ļoti grūts. Jo, jā, tieši tādēļ, ka
ir šī tendence bijusi dievišķot tādus māksliniekus, dzejniekus. Būvēt viņiem tur memoriālos muzejus un ko tik vēl nē. Līdz ar to, protams, ir tāds mazliet, pretestība pret to vārdu. Ja, ka tu tur, es nezinu, aizbrauc kādam dzejas dienām un tur dāvina tos puķpodiņus vai vēl kaut ko. Jā, kas, protams, ir ļoti jauki un viss ir ļoti forši un tā, bet, jūties ļoti neveikli, ja tā vienkārši dari kaut kādu savu lietu un jā, un tad vai tiešām es gribu tā kā atļauties saukties par dzejnieci. Atkal es domāju, ka ir vienkārši jāsaprot, ka mūsdienās tā loma un funkcija dzejniekiem ir arī cita. Un šajā kontekstā, ka es rakstu dzeju, jā, protams, es esmu dzejnieks, kaut kā taču ir to jānosauc. Tā kā, jā, līdz ar to tad es to esmu vienkārši pieņēmusi kā profesija dzejniece, par to maksā, tad tā ir kaut kāda lieta, ko cilvēki dara, un jā, un tad tas ir ok. Ar ko viena doma atšķiras no citas? Ar saturu. Labi. Man šis jautājums ļoti patika, jo es tikai sāku par to domāt, un man atbilde bija ne ar ko, un tas man tikai mazināja trauksmi. Jo es to uztveru kā tādu budistisku jautājumu, ka tikai domas jebkurā gadījumā ir tikai, bet jā, un man tas likās, es šo atgādināšu sev. Zemenes ar šokolādi vai zemenes ar šampanieti? Es domāju, noteikti šokolādi, jo man negaršo šampanietis vairāk. Vairāk? Es zinu, ka manā dzejolī bija nopērts man šampi, un cilvēki to arī darīja un pirka to šampi, bet laikam par laimi, ka tas dzejols vairs nav aktuāls un vairs es nesaņemu dāvanā šampi. Tev vajag nopērts man šokolādi. Jā, vajag pamainīt mazliet to pārtiks grozu. Rudens vai pavasaris? Man nepatīk pavasaris. Patīk uzreiz vasara. Tev ir alerģijas, tāpēc? Nē, tāpēc vienkārši tie pavasari parasti ievelkas. Un tad, kad tu gaidi, ka maijā jau būs silts, ir kaut kāds pretīgs laiks, kad vienkārši ir augsti un tev jāvelk mētelis, un tu nezini, kā ģērbties, tad liekas, ka vajadzētu būt silts, bet tu nosalsti, jo blā, viss šitās lietas. Tā kā tā. Dzejas slems vai dzejas dienas? Es laikam nefanoju ne par vienu, ne otru, bet, ja ir jāizvēlas obligāti, tad varbūt drīzāk dzejas slems, atkal tādēļ, ka tur ir tas performatīvais elements un tas demokrātiskums, jo atkal dzejas dienas ir vairāk tāds, tomēr balstās tajā vecajā personības kulta elementā, tur pie Rāņa pieminekļa, ja tur lielie dzejnieki un tā, un tas viss ir vajadzīgi. Tas viss ir forši un vajadzīgi un skaisti, un arī tur ir arī tas demokrātiskais aspekts, ka cilvēku tur ir vairāk nekā parasti, ka tur ir šī tradīcija, kas tiek attīstīta un turpināta, kas ir ļoti labi. Un ka tur arī iesaistās bibliotēkas, tur var pieteikt savus pasākumus, un tur tas ir tāds, tā kā doma tāda, ka tas ir visas valsts, tomēr tāds notikums, kur iesaistas pēc iespējas daudz cilvēku, kas ir forši, jā, un vajadzīgi, un skolēni uzzina par dzeju vairāk, un apmeklē pasākumus un tā tālāk. Bet dzejas slems ir brīnišķīgs ar to, ka tur bet šeit, man liekas, te ir mazliet problēma, ka tas ir tomēr mazliet cits žanrs dzejas slems. Tā nav, tā dzeja, par ko mēs runājam dzejas dienu laikā, ja. Dzejas slems, tas ir vairāk par sacensību arī. Tur ir tas, ka tu ej, lai uzvarētu, tev ir sagatavots ne tikai teksts, tev ir sagatavot priekšnesums. Tevi vērtē, ja?
ir kaut kāda kritērija, pēc kā tev vērtē. Tiklīdz kā parādās kritērija, tas jau ir... Sacensības. Jā. Tā kā tas ir kaut kas atkal pilnīgi cits. Faktiski ir tā, ka es neiefanoju ne par vienu, ne par otru, bet abus divus es uzskatu par ļoti vajadzīgiem notikumiem un atbalstu pilnībā. Augstā zupa vai skābeņu zupa? Augstā zupa. Man arī. Ko tu šonakt redzēji sapnī? Tā sagadījies, ka tieši šonakt es neredzēju, vai arī neatceros sapņus. Es ļoti bieži neatceros neko. Tikai es nezinu, kā cilvēki analizē savus sapņus. Vai es būtu slikts klients Freidam, vai kurš analizē sapņus? Jungam. Vai ir ilgais pēdējās? Un ko darīt, ja viņam nepatīk nekādi dzējoļi? Es nesaprotu šo jautājumu. Es saprotu, ka pirmais ir atsauce uz tavām dzējoļiem par ilgām. Jā. Un otrs ir, ko darīt, es nezinu, ar visiem nepatīk dzējoļi. tā es to varu interpretēt. Tad neko nedarīt. Ko tad darīt? Iesākt, ja viņam nepatīk. Jā. Nepatīk mani dzējoļi. Vai nekāda dzējoļi. Nē, es domāju, ka... Tāpat nav jāstur personiski. Jā. Ka nepatīk. Nav pa ceļam. Pa ceļam. Mums pēdējie 2. Ui. Forši jautājumu patīk. Kas ir tavi mīļākie dzejnieki? Atkal sarežģīts jautājums, jo... Man ir tā, ka tie mīļākie dzejnieki mainās. Un šobrīd mana mīļākā dzejniece noteikti ir Līva Marta Roze. Jo man ļoti patīk viņas grāmata un ļoti patīk viņas dzejoļi. Tiešām. Un esmu diezgan sajūsmināta par viņu. Un priecājos ļoti. Tā kā jā. Vēl, protams, es ārkārtīgi cienu un augstu vērtēju savus kolēģus. Ir tas gods strādāt kopā ar ļoti tiešām talantīgiem cilvēkiem. Anna Auziņa, Ivars Steinbergs, Ārvis Viguls, Kārlis Vērdiņš. Protams, ka viņi visi ir vienkārši izcili. Un joprojām es par viņiem fanoju, priecājos un atbalstu un ceru, ka mēs būsim draugi mūžīgi. Cik mīļi. Vai tas ir strādājis normālā darbā? Kur un kā tas bija? Jā. Normāls darbs. Es strādāju muzejā, bet tas, laikam, neskaitās pie normāliem darbiem. Vai skaitās? Es domāju, tas tikai es lasot, domāju, tas ir tikai 9 līdz 5 darbs. Muzejs jau ir. Es domāju, tas skaitās. Tāds darbs, kur tu saņem algu, mēneša algu. Jā, ir tāda lieta, ka es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas vienkārši nekad fiziski nespētu strādāt burtiski no 8-9 no rīta, precīzi ierasties laikā, un tad nostrādāt līdz tiem 4-5. Diemžēl es esmu mēģinājis, un tas nav bijis diezko produktīvi vai pat iespējami. Un tādēļ paldies Dievam, ka ir bijis muzejs. Muzejs ir tāda uz robežas tomēr vieta, kur tev ir jābūt diezgan arī radošam, kur cilvēki arī ir tādi brīvāki mazliet un atvērtāki arī tādiem subjektiem, kas īsti neierakstās nekādos rāmjos. Un līdz ar to muzejs ir man mīļš, jā, un tur es kaut kā tā vienīgā darba vieta, kur es noturējos ilgstoši, pat 6 gadus. Kurā muzejā tu strādāji? Raiņu un Aspazīs mājā. Pirms tam neilgu brīdi strādāju akurāt ar muzejā, kas bija pilnīgi crazy vieta, tādā labā nozīmē. Un tur es iemācījos arī kaut kādas projektu vadības lietas un apgūt tādas noderīgas prasmes.
Okay. Un es strādājuši bāros, Hāgenskalna komunā, es atceros vēl tevi. Jā, un Norvēģijā tādā ļoti dīvainā seriālā Kalnu viesnīcā par bārmeni arī. Un pirms es sāku strādāt muzejā, tur bija vairāk, jo visādi tādi neilgi darbi, kur man negāja tik labi. Jā, bija grūti kādu laiku. Ja finansiāli grūti. Bet tomēr tu tā kā izdomāji, ka tavs ceļš ir strādāt ar literatūru, pat ja tie ir projekti, pat ja tas tev ir vajadzīgs, lai tu varētu rakstīt. Jā, es pieņēmu tādu lēmumu, lai arī, protams, strādāt ar literatūru, tas ir diezgan riskanti, tur nav nekādu garantiju, tas ir, skaidrs, ka tur būs kaut kāda finansiāla nestabilitāte un grūtības un tā tālāk, bet pagaidām man izskatās diezgan labi, pateicoties žurnālam Strāva, jo mēs, tas varētu būt tāds projekts, kas turpinās. Un, tā izvēle es neieteiktu. Es neieteiktu izvēlēties šo ceļu, bet tas nav neiespējami. To var darīt. Un mums ir vajadzīgi Latvijā rakstnieki, ir vajadzīgi dzejnieki, vajadzīgi labi, talantīgi rakstnieki. Un tas, kas man ir mazliet sāpīgi, ir, ka man ir žēl, ka tiešām talantīgi jauni cilvēki ļoti cīnās un cieši šīs finansiālās situācijas, jo kamēr jau tev vēl nav tās grāmatas, kamēr tev vēl nav tās atzinības, skaidrs, ka ir grūti nopelnīt ar to naudu, ļoti grūti, neiespējami faktiski. Protams, pēc tam, kad tu jau atrod to savu ceļu, tad jau pamazām tas droši vien kā aiziet, bet sākums ļoti grūts. Tāpēc es domāju, ka tur tomēr ir kaut kas tāds, ka tu vienkārši esi piedzimis, lai to darītu, jo kā savādāk tur beigās kā tu tur izdzīvosi. Jā, kur ir tā motivācija cita? Ja tas ir tavā dabā, tad tas esi, tu nevari savādāk un tu esi priekšu. Lai cik arī grūti nebūtu, tu dari to lietu. Un labi, ka tā ir, jo man ir vajadzīgi tie jaunie spēcīgie, man ir vajadzīgi tavi izstāsti. Daudz ko ir devuši un es ļoti ceru, ka tu turpināsi rakstīt, man būs ko lasīt. Jā, un kaut kā jāatbalsta arī vienam otru noteikti ir, lai mēs turētu to literatūru. Tātad nekādi top 3 nīstamākie dzejnieki, mēs visi cīnamies kopā. Tieši tā, mēs cīnamies kopā viens otru stumjam, velkam un ceļam, un man liekas, ka tas ir tas, kā mēs varam darīt lietas. Principā, man liekas, šī ir laba notis, kuras beigt. Man ir, protams, vēl jautājumi. Es gribēju jautāt, kas ir metafiziskais kalns un kinētiskā sandāle.